Esiet sveicināti! Jaunā Eiropas Savienības dzelzceļa direktīva paredz, ka infrastruktūras pārvaldītājiem, mūsu gadījumā akciju sabiedrībai Latvijas dzelzceļš, ar pārvadātāju jāslēdz ilgtermiņa līgums. To viegli ir izdarīt Rietumē Eiropas valstīs, kur dzelzceļi pārsvarā izmanto pasažieru pārvadājumiem, bet Latvijā, kur absolūti dominē kravu pārvadājumi, to izdarīt nemaz nav tik viegli. Mēs vēlētos noslēgt šādu līgumu, parādītos lielāka stabilitāte tirgu. Būtu varbūt arī vienmērīgāka un plānveidīgāka plūsma uz Latvijas ostām, taču no otras puses ir daži ierobežojušas lietas. Mēs neesam gatavi prognozēt ilgtermiņā uz priekšu tirgus attīstību. Mums pieaug novietojums, no otras puses ir arī diezgan lielas izmaiņas, kā mēs redzam pēdējos gados, kravu pārvadājumu apjomos. Tāpēc mēs piedāvājam, lai mēs varētu slēgt šos ilgtermiņa līgumus, atgriezt šobrīd dzelzceļam samaksātu akcijas nodokli dīzeļdegvielai, lai mēs varētu nodrošināt ilgtermiņā, teiksim, uz gadiem 3, vienmērīgu infrastruktūras maksu. Lai gan pret Eiropas direktīvām daudz Latvijā attiecas ar neviltotu skepsi, šoreiz jāsaka, ka ilgtermiņa līgums varētu nest labumu visiem. Nevar runāt varbūt par 5 gadu, bet 3 gadu termiņš būtu ļoti labs katalizators, kas ļautu stabili piesaistīt papildus kravas, nodrošināt esošo kravu daudzumu. Ja kravu apjoms ir mazāks 2 gadu, 3 gadu laikā, valsts apņemtos šo samazinājumu nosegt. Mums būtu stabils, teiksim, 3 gadu līgums, ko mēs varētu piedāvāt klientiem, un klienti ir ļoti daudz reizes izteikušies par šādu līgumu nepieciešamību, un mēs arī varam plānot daudz precīzākas investīcijas, kā kopumā ņemot. Pašlaik kā stabilizējošs elements, kas ļautu izpildīt Eiropas prasības, varētu būt precīzi definēts valsts atbalsts dzelzceļa infrastruktūras attīstībai. Faktiski līguma slēgšana starp satiksmes ministriju un Latvijas dzelzceļu. Tas savukārt uzņēmumiem dotu prognozējumus pārvadājumu tarifus vairāku gadu garumā. Tas savukārt dotu prognozējumus ienākumus valstī kopumā. Latvijas tranzīta biznesa nozarē joprojām valda satraukums saistībā ar notikumiem Ukrainā. Uzņēmēji ir satraukušies, ka Krimas krīze un tai sekojošās sankcijas pret Krieviju varētu pamatīgi iedragāt vai pat apturēt tranzītu caur Latviju. Manā skatījumā šobrīd īpaši saspīlējums tranzīta nozare nav jūtams. Man šķiet, ka mūsu uzņēmēji un politiķi publiskajā telpā cenšas iespējamu sankciju tēmu apiet, lai tā teikt, nesašupotu laivu, un tas arī ir ļoti pareizi, jo noregulēt iespējamo sankciju ieviešanas problēmu vienlīdz svarīgi ir ne tikai mūsu uzņēmējiem, bet arī mūsu partneriem Krievijā. Uz doto brīdī es neesmu manījis nekādus sankciju radītus apgrūtinājumus Latvijas tranzītām, un, manuprāt, liels nopelns tajā ir līdzsvarota un neskandaloza un neagresīva Latvijas varas pozīcija attiecību uz Maskavu. Latvijai ļoti labi saprot, ko varam zaudēt. Tomēr vismaz pagaidām sekas vēl nav jūtams. Gan Latvijas dzelzceļš, gan ostu uzņēmumi strādā ierastajā režīmā un ar ierastajiem apjomiem. Pat vēl vairāk, lai gan oficiālie rezultāti vēl nav zināmi, provizoriski tiek lēsts, ka ostām būs izdevies pēdējos 3 mēnešos pat palielināt pārkrauto kravu apjomus. Pēdējos gados valsts ir sākusi palielināt ceļu būvniecības finansējumu, kas dod cerības, ka, lai arī lēni, tomēr situācija uz valsts ceļiem uzlabosies. Tomēr ceļu infrastruktūrā ir vēl kāds nemazāk svarīgs posms, kam pēdējos gados nav pievērsta liela uzmanība. Tie ir tilti. Valsts pārziņā ir nedaudz mazāk par 1000 tiltu, un 400 no tiem ir avārijas stāvoklī. No tiem valsts pārziņā esošiem 43%, jeb pār pa 400, ir sliktā stāvoklī, un 148 ir ļoti sliktā stāvoklī. 148 jaunas Zolitūdas mūs sagaida. Un galvenais no tiem 148 tiltiem 28 atrodas uz valsts galvenajiem autoceļiem. Tur, kur brauc lielās mašīnas, viss pārējais. Tā kā godīgi sakot, tā situācija ir ļoti skarba. Tas traģiskākais, protams, ir tas, ka valsts šodien zina par tiem saviem 943 tiltiem, kas ar viņiem notiek. Bet kas notiek ar tiem pārējiem, neviens īsti nezina. Nav sistēmas, kas uzraudzītu, nav sistēmas, kas reģistrētu, un nav sistēmas, kas dotu kaut kādas diagnozes uzstādīt, kas tur pie tiem tiltiem jādara.
Lai arī valsts pārstāvi norāda, ka pašlaik ļoti lielu risku nav, jo uz tiltiem, kur ir visbēdīgākā stāvoklī, ir noteikti ierobežojumi, uzņēmēji aicina ar rekonstrukciju nekavēties. Satiksmes ministrija jau ir paziņojusi, ka tiltu labošanai būtu nepieciešams 150 miljonu eiro. Tā ziņos valdībai par tiltu bēdīgo stāvokli un aicinās rast finansējumu, lai vairāku gadu laikā tos salabotu. Par finansējumu gan esot sagaidāms asa cīņa. Tas budžets ir tāds, kāds viņš ir, un ka tās prasības tik daudz, kādas viņas ir, ka viņi tūlīt kaut ko atrisinās. Nē, lai viņi neatrisina, bet lai viņi vismaz iezīmē kaut kādu daudz maz saprātīgu, sakarīgu ceļu, drusku palielinot katru gadu un galvenais ļaujot tiem, kas ar tiem jautājumiem nodarbojās, sākt saprātīgi plānot tās lietas. Mums atliek cerēt, ka finansējumu izdosies atrast, bet tikmēr brauciet lēnām pār tiltu, draugi!